Īrējam dzīvokli Rīgā. Sveiki visiem! Paldies, ka klausāties mūsu podkāstu. Šodien mums ir ļoti praktiska tēma – dzīvokļa īre. Jā, un mēs nolēmām par to parunāt, izmantojot reālu piemēru. Mani draugi nesen pārcēlās uz Rīgu no citas valsts un tagad meklē dzīvokli. Viņai ir pāris un viņiem ir kaķis. Tas jau kļūst interesanti. Ar mājdzīvnieku atrast dzīvokli parasti ir mazliet grūtāk. Tieši tā. Viņi katru dienu skatās sludinājumus, sūta man saites un uzdod jautājumus. Dažreiz diezgan negaidītus. Lieliski! Tad šodien iziesim cauri šim procesam soli pa solim. Paskaidrosim vārdus, nianses un arī to, ko sludinājumos bieži neraksta. Jā, lai mūsu klausītājiem būtu vieglāk saprast, kam pievērst uzmanību. Viens jautājums viņiem bija īpaši grūts – Rīgas rajoni. Viņi jautāja, kur labāk dzīvot? Jā, tas ir klasisks jautājums. Un vienas pareizās atbildes nav. Tas tiešām ir atkarīgs no dzīvesveida. Es viņiem vispirms pastāstīju par centru. Tur ir ērti, blakus ir kafejnīcas, veikali, darbs, transports, parki. Un centrā bieži ir skaista arhitektūra. Vecas mājas, lieli logi, augsti griesti. Bet, protams, ir arī mīnusi. Piemēram, daudzās vecajās mājās nav lifta. Godīgi sakot, reizēm lifts ir, bet tik mazs un vecs, ka tu domā, varbūt es tomēr iešu kājām? Jā, īpaši, ja dzīvoklis ir 5. stāvā. Vēl centrā var būt vecas komunikācijas vai problēmas ar stāvvietu. Tāpēc pirms īres ir svarīgi apskatīt ne tikai dzīvokli, bet arī pašu māju, kāpņu telpu, liftu, pagalmu un ņemt vērā kopējo sajūtu. Un centrs arī nav visur vienāds. Vecrīga ir skaista, bet tur var būt trokšņaini un daudz turistu. Bet klusais centrs ir mierīgāks un vairāk piemērots dzīvošanai. Jā, un parasti arī dārgāks. Pēc tam mēs runājām par mikrorajoniem, piemēram, Purvciemu un Pļauniekiem. Tur īre bieži ir lētāka, un gandrīz viss ir tuvumā – veikali, transports, skolas, poliklīnikas. Bet arhitektūra, teiksim tā, nevienmēr iedvesmo. Jā, bet ikdiena var būt ļoti ērta. Viņi arī jautāja par Daugavas kreiso krastu. Piemēram, mēs apspriedām Āgenskalnu. Āgenskalns tagad daudziem patīk. Tur ir sava atmosfēra, vecas koka mājas, tirgus, mazas kafejnīcas. Un tas ir tuvāk centram nekā sākumā šķiet. Jā, pārbrauc pārī tiltam un jau esi centrā. Es viņiem teicu,
Ja gribas mājīgumu un mazliet Eiropas sajūtu, var skatīties tur. Bet, ja svarīgāka ir cena un praktiskums, tad mikrorajoni var būt ļoti labs variants. Beigās viņi saprata, ka rajons nav tikai vieta kartē. Tas ir arī dzīvesveids. Tieši tā. Un labāk aizbraukt un apskatīties pašiem, nekā tikai lasīt sludinājumus. Labi. Pirmais sludinājums, ko viņi man atsūtīja – iznomā 2-stabu dzīvokli. Saulains, ērts plānojums, lifts, autostāvvieta. Klasisks, viss izklausās ļoti labi sludinājums. Viņi uzreiz jautāja, vai tiešām viss varētu būt tik labi? Nu jā, sludinājumos viss parasti izklausās labi. Es viņiem teicu, ka saulains dzīvoklis Latvijā tiešām ir svarīgi. Īpaši ziemā. Rīgā ziemā ir maz gaismas, un tumšs dzīvoklis var būt diezgan nomācošs. Viņiem nebija skaidrs, kas ir ērts plānojums. Parasti tas nozīmē, ka istabas ir atsevišķas un nav jāiet cauri vienai istabai, lai tiktu otrā. Un, protams, lifts un stāvvieta. Tas ir liels pluss. Īpaši centrā. Stāvvieta tur reizēm ir gandrīz luksuss. Otrais sludinājums bija jau tehniskāks. Dzīvoklis pēc remonta, jaunas mēbeles, individuālā gāzes apkure. Un te sākās jautājumi par apkuri, vai ne? Jā, viņi jautāja, kāpēc visi raksta par apkuri? Jo Latvijā par apkuri noteikti ir jādomā. Ziemā tas nav sīkums. Es paskaidroju, ka ir centrālā apkure un individuālā apkure. Centrālā apkure nozīmē, ka tu pats nekontrolē, kad mājā ieslēdz siltumu. Bet ar gāzes katlu tu vari regulēt apkuri pats. Tas ir ērti. Īpaši rudenī un pavasarī, kad ārā jau ir augsti, bet centrālā apkure vēl nav ieslēgta. Bet, protams, tad tu maksā par gāzi. Jā, un dažreiz tas var būt dārgi. Viņiem patika ideja, ka var paši kontrolēt siltumu. Es viņus saprotu. Bet pēc tam viņi ieraudzīja 5. stāvs bez lifta. Nu jā, tur romantika beidzas. Jā, īpaši, ja tev ir jānes iepirkumi, somas vai vienkārši bijusi gara diena. 5. stāvā bez lifta tu ļoti ātri sāc domāt praktiski. Vēl viņi jautāja, 10 minūtes līdz transportam. Tas ir daudz? Rīgā tas ir diezgan normāli. Bet labāk pārbaudīt kartē. Un vēl labāk aiziet šo ceļu pašiem. Tagad svarīgākais – nauda. Jā, 3. sludinājumā bija rakstīts 350 eiro plus komunālie. Depozīts ir 700 eiro. Un viņi jautāja,
Kāpēc tik daudz jāmaksā uzreiz? Es paskaidroju, ka parasti jāmaksā par pirmo mēnesi un depozīts. Dažreiz vēl prasa arī par pēdējo mēnesi. Tad viņiem bija jautājums par komunālajiem maksājumiem. Tā ir atsevišķa tēma. Es viņiem teicu, ziemā jābūt gataviem maksāt vairāk. Jā, apkure var ļoti mainīt kopējo summu. Vasarā parasti ir vieglāk. Bet ir arī citi izdevumi – apsaimniekošana, ūdens, elektrība un tā tālāk. Vēl viņi pamanīja frāzi var deklarēt dzīvesvietu. Un jautāja, ko tas nozīmē? Jā, es paskaidroju, ka tā ir oficiāla dzīvesvietas reģistrācija. Tas var būt svarīgi saistībā ar dokumentiem, medicīnu un dažādiem pakalpojumiem. Un es arī teicu, ka labāk uzreiz jautāt par īres līgumu. Jā, oficiāls līgums ir svarīgs. Tas aizsargā īrnieku. Vēl viņi atsūtīja sludinājumu ar frāzi klusi kaimiņi. Tas vienmēr izklausās labi, bet arī mazliet aizdomīgi. Es viņiem teicu, to var saprast tikai dzīvē. Jo kluss katram nozīmē kaut ko citu. Man reiz bija kluss kaimiņš, kurš katru nakti pārbīdīja mēbeles. Klasika. Un tev? Man klusi kaimiņi izrādījās ģimene ar mazu bērnu un suni. Nebija garlaicīgi. Dažreiz klusi kaimiņi nozīmē tikai to, ka dzīvokļa apskates laikā tu viņus vēl neesi saticis. Vai arī viņi ir atvaļinājumā. Tāpēc mēs draugiem ieteicām aiziet vakarā un vienkārši paklausīties, kāda ir atmosfēra mājā. Kādā brīdī viņi nolēma piezvanīt īpašniekam, bet nezināja, kā sākt sarunu. Jā, mēs pat mazliet patrenējāmies. Piemēram, sludinājumā rakstīts: izīrē mājīgu 50 kvadrātmetrus lielu divistabu dzīvokli centrā. Dzīvoklis atrodas renovētā mājā, logi vērsti uz pagalma pusi. Netālu ir veikals, bērnu dārzs, sabiedriskā transporta pieturas un aptieka. Dzīvoklī ir mēbeles un sadzīves tehnika. Vannas istabā ir apsildāmā grīda un dvieļu žāvētājs. Zemi komunālie maksājumi. Slēdzot līgumu, jāmaksā īre par pirmo mēnesi un drošības nauda tādā pašā apmērā. Labdien! Es zvanu par dzīvokļa sludinājumu. Vai dzīvoklis vēl ir pieejams? Labdien! Jā, vēl ir pieejams. Lieliski! Kad būtu iespējams to apskatīt? Varētu rīt vakarā ap 6. Ļoti labi. Vēl gribēju pajautāt, vai dzīvoklī drīkst dzīvot arī kaķis? Jā, bet tad būs nepieciešams lielāks depozīts. Saprotu. Un kādi parasti ir komunālie maksājumi? Vasarā ap 70 eiro, ziemā ap 150 eiro. Protams, tas atkarīgs no apkures. Skaidrs. Un vai ir iespējams deklarēt dzīves vietu? Jā, ja slēdzam īres līgumu,
tad var. Labi, paldies! Tad būsim uz dzīvokļa apskati rīt. Jā, sarunāts. Tātad dzīvokļa meklēšana nav tikai sludinājumu skatīšanās. Jā, tur ir daudz detaļu. Ir jājautā par līgumu, komunālajiem maksājumiem, apkuri un mājdzīvniekiem. Un ir svarīgi nesteigties. Tieši tā. Labāk pārbaudīt informāciju, nekā pēc tam nožēlot. Un nevajag baidīties uzdot jautājumus, pat ja tie šķiet ļoti vienkārši. Starp citu, labi varianti ir ne tikai vietnē ss.lv. Jā, arī Facebook grupās var atrast dzīvokļus. Bet tur jābūt īpaši uzmanīgiem. Mani draugi vēl joprojām meklē dzīvokli. Bet tagad viņi vismaz daudz labāk saprot, kā šis process notiek. Ceram, ka arī mūsu klausītājiem tagad daudz kas ir kļuvis skaidrāks. Paldies, ka bijāt ar mums! Uz tikšanos nākamajā epizodē! Atā visiem! Īrējam dzīvokli Rīgā. Sveiki visiem! Paldies, ka klausāties mūsu podkāstu! Šodien mums ir ļoti praktiska tēma – dzīvokļa īre. Jā, un mēs nolēmām par to parunāt, izmantojot reālu piemēru. Mani draugi nesen pārcēlās uz Rīgu no citas valsts un tagad meklē dzīvokli. Viņai ir pāris un viņiem ir kaķis. Tas jau kļūst interesanti. Ar mājdzīvnieku atrast dzīvokli parasti ir mazliet grūtāk. Tieši tā. Viņi katru dienu skatās sludinājumus, sūta man saites un uzdod jautājumus. Dažreiz diezgan negaidītus. Lieliski! Tad šodien iziesim cauri šim procesam soli pa solim. Paskaidrosim vārdus, nianses un arī to, ko sludinājumos bieži neraksta. Jā, lai mūsu klausītājiem būtu vieglāk saprast, kam pievērst uzmanību. Viens jautājums viņiem bija īpaši grūts – Rīgas rajoni. Viņi jautāja, kur labāk dzīvot? Nu jā, tas ir klasisks jautājums. Un vienas pareizās atbildes nav. Tas tiešām ir atkarīgs no dzīvesveida. Es viņiem vispirms pastāstīju par centru. Tur ir ērti, blakus ir kafejnīcas, veikali, darbs, transports, parki. Un centrā bieži ir skaista arhitektūra. Vecas mājas, lieli logi, augsti griesti. Bet, protams, ir arī mīnusi. Piemēram, daudzās vecajās mājās nav lifta. Godīgi sakot, reizēm lifts ir, bet tik mazs un vecs, ka tu domā, varbūt es tomēr iešu kājām? Jā, īpaši, ja dzīvoklis ir 5. stāvā. Vēl centrā var būt vecas komunikācijas vai problēmas ar stāvvietu. Tāpēc pirms īres ir svarīgi apskatīt ne tikai dzīvokli, bet arī pašu māju, kāpņu telpu, liftu, pagalmu un ņemt vērā kopējo sajūtu.
Un centrs arī nav visur vienāds. Vecrīga ir skaista, bet tur var būt trokšņaini un daudz turistu. Bet klusais centrs ir mierīgāks un vairāk piemērots dzīvošanai. Jā, un parasti arī dārgāks. Pēc tam mēs runājām par mikrorajoniem, piemēram, Purvciemu un Pļauniekiem. Tur īre bieži ir lētāka, un gandrīz viss ir tuvumā – veikali, transports, skolas, poliklīnikas. Bet arhitektūra, teiksim tā, nevienmēr iedvesmo. Jā, bet ikdiena var būt ļoti ērta. Viņi arī jautāja par Daugavas kreiso krastu. Piemēram, mēs apspriedām Āgenskalnu. Āgenskalns tagad daudziem patīk. Tur ir sava atmosfēra, vecas koka mājas, tirgus, mazas kafejnīcas. Un tas ir tuvāk centram nekā sākumā šķiet. Jā, pārbrauc pārī tiltam un jau esi centrā. Es viņiem teicu, ja gribas mājīgumu un mazliet Eiropas sajūtu, var skatīties tur. Bet, ja svarīgāka ir cena un praktiskums, tad mikrorajoni var būt ļoti labs variants. Beigās viņi saprata, ka rajons nav tikai vieta kartē. Tas ir arī dzīvesveids. Tieši tā. Un labāk aizbraukt un apskatīties pašiem, nekā tikai lasīt sludinājumus. Labi. Pirmais sludinājums, ko viņi man atsūtīja – iznomā 2-stabu dzīvokli. Saulains, ērts plānojums, lifts, autostāvvieta. Klasisks, viss izklausās ļoti labi sludinājums. Viņi uzreiz jautāja, vai tiešām viss varētu būt tik labi? Nu jā, sludinājumos viss parasti izklausās labi. Es viņiem teicu, ka saulains dzīvoklis Latvijā tiešām ir svarīgi. Īpaši ziemā. Rīgā ziemā ir maz gaismas, un tumšs dzīvoklis var būt diezgan nomācošs. Viņiem nebija skaidrs, kas ir ērts plānojums. Parasti tas nozīmē, ka istabas ir atsevišķas un nav jāiet cauri vienai istabai, lai tiktu otrā. Un, protams, lifts un stāvvieta. Tas ir liels pluss. Īpaši centrā. Stāvvieta tur reizēm ir gandrīz luksuss. Otrais sludinājums bija jau tehniskāks. Dzīvoklis pēc remonta, jaunas mēbeles, individuālā gāzes apkure. Un te sākās jautājumi par apkuri, vai ne? Jā, viņi jautāja, kāpēc visi raksta par apkuri? Jo Latvijā par apkuri noteikti ir jādomā. Ziemā tas nav sīkums. Es paskaidroju, ka ir centrālā apkure un individuālā apkure. Centrālā apkure nozīmē, ka tu pats nekontrolē, kad mājā ieslēdz siltumu. Bet ar gāzes katlu tu vari regulēt apkuri pats. Tas ir ērti. Īpaši rudenī un pavasarī, kad ārā jau ir augsti, bet centrālā apkure vēl nav ieslēgta. Bet, protams, tad tu maksā par gāzi.
Jā, un dažreiz tas var būt dārgi. Viņiem patika ideja, ka var paši kontrolēt siltumu. Es viņus saprotu. Bet pēc tam viņi ieraudzīja 5. stāvs bez lifta. Nu jā, tur romantika beidzas. Jā, īpaši, ja tev ir jānes iepirkumi, somas vai vienkārši bijusi gara diena. 5. stāvā bez lifta tu ļoti ātri sāc domāt praktiski. Vēl viņi jautāja, 10 minūtes līdz transportam. Tas ir daudz? Rīgā tas ir diezgan normāli, bet labāk pārbaudīt kartē. Un vēl labāk aiziet šo ceļu pašiem. Tagad svarīgākais - nauda. Jā, 3. sludinājumā bija rakstīts 350 eiro plus komunālie. Depozīts ir 700 eiro. Un viņi jautāja, kāpēc tik daudz jāmaksā uzreiz? Es paskaidroju, ka parasti jāmaksā par 1. mēnesi un depozīts. Dažreiz vēl prasa arī par pēdējo mēnesi. Tad viņiem bija jautājums par komunālajiem maksājumiem. Tā ir atsevišķa tēma. Es viņiem teicu, ziemā jābūt gataviem maksāt vairāk. Jā, apkure var ļoti mainīt kopējo summu. Vasarā parasti ir vieglāk. Bet ir arī citi izdevumi - apsaimniekošana, ūdens, elektrība un tā tālāk. Vēl viņi pamanīja frāzi var deklarēt dzīvesvietu. Un jautāja, ko tas nozīmē? Jā, es paskaidroju, ka tā ir oficiāla dzīvesvietas reģistrācija. Tas var būt svarīgi saistībā ar dokumentiem, medicīnu un dažādiem pakalpojumiem. Un es arī teicu, ka labāk uzreiz jautāt par īres līgumu. Jā, oficiāls līgums ir svarīgs. Tas aizsargā īrnieku. Vēl viņi atsūtīja sludinājumu ar frāzi klusi kaimiņi. Tas vienmēr izklausās labi, bet arī mazliet aizdomīgi. Es viņiem teicu, to var saprast tikai dzīvē. Jo kluss katram nozīmē kaut ko citu. Man reiz bija kluss kaimiņš, kurš katru nakti pārbīdīja mēbeles. Klasika. Un tev? Man klusi kaimiņi izrādījās ģimene ar mazu bērnu un suni. Nebija garlaicīgi. Dažreiz klusi kaimiņi nozīmē tikai to, ka dzīvokļa apskates laikā tu viņus vēl neesi saticis. Vai arī viņi ir atvaļinājumā. Tāpēc mēs draugiem ieteicām aiziet vakarā un vienkārši paklausīties, kāda ir atmosfēra mājā. Kādā brīdī viņi nolēma piezvanīt īpašniekam, bet nezināja, kā sākt sarunu. Jā, mēs pat mazliet patrenējāmies. Piemēram, sludinājumā rakstīts: izīrē mājīgu 50 kvadrātmetrus lielu 2-stabu dzīvokli centrā.
Dzīvoklis atrodas renovētā mājā, logi vērsti uz pagalma pusi. Netālu ir veikals, bērnu dārzs, sabiedriskā transporta pieturas un aptieka. Dzīvoklī ir mēbeles un sadzīves tehnika. Vannas istabā ir apsildāmā grīda un dvieļu žāvētājs. Zemi komunālie maksājumi. Slēdzot līgumu, jāmaksā īre par pirmo mēnesi un drošības nauda tādā pašā apmērā. Labdien! Es zvanu par dzīvokļa sludinājumu. Vai dzīvoklis vēl ir pieejams? Labdien! Jā, vēl ir pieejams. Lieliski! Kad būtu iespējams to apskatīt? Varētu rīt vakarā ap 6. Ļoti labi. Vēl gribēju pajautāt, vai dzīvoklī drīkst dzīvot arī kaķis? Jā, bet tad būs nepieciešams lielāks depozīts. Saprotu. Un kādi parasti ir komunālie maksājumi? Vasarā ap 70 eiro, ziemā ap 150 eiro. Protams, tas atkarīgs no apkures. Skaidrs. Un vai ir iespējams deklarēt dzīves vietu? Jā, ja slēdzam īres līgumu, tad var. Labi, paldies. Tad būsim uz dzīvokļa apskati rīt. Jā, sarunāts. Tātad dzīvokļa meklēšana nav tikai sludinājuma skatīšanās. Jā, tur ir daudz detaļu. Ir jājautā par līgumu, komunālajiem maksājumiem, apkuri un mājdzīvniekiem. Un ir svarīgi nesteigties. Tieši tā. Labāk pārbaudīt informāciju, nekā pēc tam nožēlot. Un nevajag baidīties uzdot jautājumus, pat ja tie šķiet ļoti vienkārši. Starp citu, labi varianti ir ne tikai vietnē ss.lv. Jā, arī Facebook grupās var atrast dzīvokļus. Bet tur jābūt īpaši uzmanīgiem. Mani draugi vēl joprojām meklē dzīvokli. Bet tagad viņi vismaz daudz labāk saprot, kā šis process notiek. Ceram, ka arī mūsu klausītājiem tagad daudz kas ir kļuvis skaidrāks. Paldies, ka bijāt ar mums! Uz tikšanos nākamajā epizodē! Atā visiem!